Cilvēks pirmo reizi ir iekāpis ātruma levā un labi nostartējis. Jā, paliec vēl uz brīdi šeit. Aicinām arī Renāru Ridari, Jūrmala Racing Team. Renārs Riders. В классе GT250 у нас хорошая традиция поздравлять всех, которые участвовали. Игнас Симонавичус. Прошу. О, дальше лучше. Interesanti, ko dos pēdējiem. Tā, sevišķi prieks es dzirdēju, tur tāds sajūsmas sauciens par šī sportista, vai precīzāk sportistes sniegumu šodien. Apbrīnojam stabilitāti. Visas 5. vietas, tagad skolā kādreiz, visi 5. Laura Lakoviča. To vajag mācēt, dabūt 3 braucienos, visos 5. vietu, ja nav no kuras vietas startē. Respekt. Un Kārlis Dieviņš Jūrmala Racing Team. Arī labi nodara šodien. Tā, tagad jūs varētu izvietoties abās pusēs. Es domāju, jūs varat sadalīties 2 daļās. Teiksim, jūs tajā pusē nostājat, lai smukāka bilde. Kur mums ir fotogrāfs? Jā, tuvāk pakāpieniem. Jā, останься здесь. Очень хорошо. Nu jau fotogrāfiem būs ok? Pasakiet kaut ko šitā, tagad būs pats svarīgākais brīdis. Tā, un tagad mēs sākam godāgotajām vietām. Un tā, šeit Jūrmalā, pirmajā Latvijas čempionāta posmā, klasē GT250. 3. vietu Suragrodā cīnā ar 58 punktiem izcīnīja Niklaus Parolīs, UPB Energy Team. Tālāk, jā. 2. vietā šajā pašā klasē GT250 Enija Zalmanē, Memel Sports Bauskā. Skaļi līdzjutēji, jā. Un 1. vietā, 1. место, класс GT250, Poļus Staņīs. Lai dzīvoja Lietuvā. Rekusmoki. Nu, jā. Tātad šie mums ir labākie klasē GT250. Самые лучшие в классе 250. Хотя бы за то, что приехали. Молодцы. Tā. Nu vēl mirklis foto. Foto на память. Picture to remember. Tu cits ar fotogrāfiem meiti tikai? Tad ir labi. Ok. Labi, paldies jums. Paldies. Tā, klase GT15, tātad arī jaunieši un arī mēs sākam ar visiem, jā, mēs atzīmējam visu un aicinām, nu jau vēlreiz priekšā, Endija Zalmana, Memel Sports Bauskā. Kausiņš par piemiņo piedalīšanos GT15 klasē, es saukšu uzreiz ātrāk, Rauls Parauls, UPB Energy Liepājā. Būs labi, Ralfiņ, nesirties, jā? Tāda ir dzīve. Nākošais būs ātrāks. Kārlis Dieviņš, Jūrmala Racing Team. Pirms sacensībām pienāca klāt puika, ko es agrāk nebiju redzējis. Un man caurmērā liekas, ka es jūsu bērnu sev atceros un prasīju, klāsēs ar visiem dot balvas, kas brauc arī tad es neesmu pirmais, kas jā, bet es nezināju, vai tā būs, bet es neesmu vārniem melot, nav pareizi, vai ne? Es neesmu samelojis. Kārli Dagaini, tu arī dabūsi balvu, jā, nāc priekšā. Malacis, vēl viens mūsu debitants, mūsu pulciņš vieta, jā, 6. vieta, jā, tieši tā. Jūs varbūt otrā puse visi, nē? Nu, kur jūs Endiju vien paši atstājāt? Nu, labi, tā. Tagad es saprotu, es pajautāšu, Karols Sodla ir šeit? Pārstāvs es tās. Labi. Un Nīls Slakters, Memel Sports Bauskā.
Tā, Igaunijā ar perfektu izpratni simetriju, 3 un 3. Tā, un tagad pirmās 3 pēc first 3 places in class GD15. 3. vietā Kristers Einiņš, UPB Energy Liepājā. Otrā vietā, second place, goes to Estonia, Stefan Arant ar Tukaivi Club. Šitas ir baigais latviešu bieds. Bet tomēr dabūja pa biksēm beigās. Un pirmā vieta, first place, goes to Bauska. Miksa Kačēnoks, dienas varonis, tas tik bija numurs. Miksa Kačēnoks neiespējamā duelī pēdējos 15 metros, tomēr kaut kā Stefan pamanījās apdzīt un beigās kļuva par uzvarētāju. Unbelievable! Es domāju, ka tas prasa, I think it deserves some fighting back. I believe it, yeah. Okay, we'll see the next race. Redzēsim nākošajās sacensībās. Nu, lūk, labākie GT15 klasē. Paldies, paldies, vēl dažas bildes. Jā, nu viss kārtībā. Thank you, thank you. Tā. Nu jā, tagad mēs apbalvosim top 3 nākamajās klasēs, tālāk nebūs vairs tik interesanti, jo šie dalībnieki jau ir pieauguši un viņi, kā saka, zina, kā tās lietas darāmas. Tātad T550 klase, 3. vieta, Jānis Zarečņevs, UPB Energy Liepājā. Cilvēks, kura dēļ mēs izmainījām dienas kārtību, jo viņš gribēja braukt dažādās klasēs. Tas ir labi. Tas ir tikai apsveicami. Otrā vieta klasē T550. Reinīs Spaiglē, Mēmelsports Bauskā. Un rokas spiedienu organizatoriem Kausi un rozā dzēriens. Un pirmā vieta, kas to būtu domājis, kā tas tā varēja sanākt? T550, Dmitrijs Aņikējos, Mēmelsports Bauskā. Oops, I did it again. Es pajautāšu dzejnieku vārdiem, ko tu tagad domā darīt? Aha, es zināju, ka tā būs. Un tā, T550, Jānis Zarečņevs, Reinis Spaiglē, Dmitrijs Aņikējos. Un es gribētu, ka mēs aplaudētu arī Tomam Smilškalnam, kuram šodien iesgāja bišķi greizi, bet viņš atgriezīsies ierindā ar salāpītu laivu. Tā kā tā. Kopā ar šiem vīriem startēja arī sportists, kuru mēs ļoti labi pazīstam. Viņš pārsvarā cīnījās pats ar sevi un sekundēm. Un tas ir Oļegs Sintnieks, UPB Energy Liepāja, GT30 klase. Šoreiz spriedze izpalika. Toties kauss un vispārējais ir rokā. Lasties, nākošie braucēji. Tā, mēs turpinām apbalvošanu klasi S550, kurā notika tā kā badīšanās uz laipas. Nu jā, bet beigās šī dueļa rezultātā iznāca tā, ka otrā vietā ar 68 punktiem tika Jānīna Sejāna, Mēmelsports Bauskā. Tas arī ir sarežģīti braukt pa gandrīz tukšu trasu, visu laiku skatīties, kur tas otrs ir. Un tas otrs ir Kristaps Spaiglē, Mēmelsports Bauskā. Šoreiz bišķi ātrāks, kā būs nākamreiz, to mēs vēl paskatīsimies. Malači!
Paldies, paldies. Tagad turpinām apbalvošanu ar скутер классами. Продолжим церемонию награждения с классом скутеров. Un trešā vieta klasē OSI 400. 3 braucienu rezultātā ir tikusi Jānis Rečņevā, Moped Energy Liepājā. Atkal trešais. Ko lai dara? Otrā vieta, второе место, в классе OSI 400, уходит в Литву. Justas Gruzek, Klaipēdā. Смотри, чтоб тебе ветер в море не унес. У нас мост очень хрупкий. Un pirmā vieta, kamēr vēl nav atkorķēts, первое место Gintārs Marcinkus, Memel Sports Bauskā. Lietuvā, latviešu klubs, ļoti labi. Un šajā izrādes daļā piedalījās arī cilvēks, kurš varēja palikt pie fotografēšanas, bet tomēr ir nolēms braukt ar laivu. Tas ir Viesturs Lācis. Aplaus arī viņiem. Viņam. Memel Sports Bauska. Aču, spēcībā. Tā, 350. Gribētos teikt, ka labi, apbalvosim 2 vietas, jā. Tātad. Otrā vietā Ēriks Ķiepē Kitge, Moped Energy Liepāja. Ļoti labi. Tas bērns tāds piekusis izstāsts, ka viņš tev līdz būtu braucis. Tā gandrīz arī bija, ja? Nu skaidrs. Un pirmā vieta, arī varētu teikt savā te tiesas sacīkstē, pilnīgs iesācējs klasē un tā tālāk. Mārtiņš Berkauts, Moped Energy Liepājā. Nav iesācējs. Jā, zinām, jā. Ļoti labs pavērsiens. Mārtiņš Berkauts ir ticis ārā no kokpita un iekāpis atkal guļošajā ātrumlaivā. Šoreiz vēl citā, ātrākā, un rezultāts arī neizpalika. Zini, ko es tev gribētu teikt? Labi, ka šajā sacensībās tev bija jābrauc tikai 6, nevis 66 apļi, jo tev tie pogani ar katru reizi bija tik plati, ka 60 apļi tev Rīgā būtu, man liekas, pie tilta taču. Nu labi, tātad, paldies! Un aplaus arī Andim Ratniekam, kuram arī šausmīgi gribējās sev parādīt, bet no tā īsti nesanāca šoreiz. Tālāk augstāk. Formula 4. Formula 4 2 braucējums bija, un viņi arī diezgan likumsakarīgi izvietojās uz goda piedestāla. Tātad otrā vieta Genādijs Tučkovs, Memel Sports Bauskā. Tā, nu un tagad ir tas brīdis, ka Jūrmalā tiek iedarbināta salūta mašīna, jo Jūrmāls pārstāvis ir pirmajā vietā, un tas ir neviens cits kā Jūrmala Racing Team pārstāvis ar 71. startu. Un Nikita Ļīts! Tā, pavājam, foto par piemiņu. Tomēr pirmais šī gada posms. Otra tāda nebūs, tas jau būs otrais. Jā, uz tikšanos Jūrmalā. Redzējies, ko viņš iemācīs? Labais. Jā, vēl apko meitēm. Ko tu mācis visiem bērniem? Kas tas ir? Labi. Tas bija smuki. Formula 2. Es saukšu abus divus, tā būs jautrāk. Edgars Jelko un Uvis Slakteris. Formula 2. Eļarās, jā. Obas, Razo.
Jā, sacensības šodien sākās ar formulas paraugu demonstrējumiem, un es domāju, ka skatītāji, kur beigās pat bija diezgan daudz to novērtēju, vismaz varēs pastāstīt, katrā ziņā Twitterī varēja redzēt, ka tādas bildes ir. Tāda Formula 2. Paldies! Paldies, paldies Edgaram, paldies Uvim. Nu, tagad palicis mums ir, kā teikt, smagais gals. Klase FR1000. Mēs sākām ar netipiski nelielu dalībnieku skaitu. 3 tikai laikam bija pieteikti, nu, un tad 3 arī skaidroja, kas tad tur būs. Nu, lai vai kā tur būtu gājis šodien, tātad 3. vietā Lotārs Millers, Mēmels Sports Bauska. Paldies, paldies. Esiet uzmīgs uz tehniku, es esmu mājās, ne, bišķi pagaidu. Bišķi pagaidu. Tātad 2. vietā ar ļoti absolūšu sākumu un mazliet pieklusināt izskaņu Ieva Millerē, Mēmels Sports Bauskā. Malacis. Viss bija prīmā. Un visbeidzot, kāds, kurš nežēlīgi izmantoja šo situāciju un izcīnīja 1. vietu klasē, Valdis Kuķauks, Paisums, Jelgavā! Lūk tā, tūkstošnieki mūsu tūkstošnieki klase FR1000. Paldies Lotārs Millers, Ieva Millera un Valdis Kuķauks. Nu, es jau domāju, ka Jelgavā tas kvorums būs lielāks. Būs, jā, labi. Būs super. RN2000, kur neko nevarēja saprast līdz pašām beigām, bet galu galā ir sanācis tā, ka 3. vietā 2000-niekos šodien Jūrmalā ir tikusi Mārim Vasiļevskim, UPB Energy Liepājā. Es tev teicu, nebrauc mājās. Lūk arī Māris Vasiļevskis. 2. vietā cilvēkam, kurš ir izvēlējies laivas krāsojumu Maura tetuvējumu formā. Kā jau es teicu, nav lielas atšķirības, jo Jelgava un Jaunzēlanda sākās uz vienu un tā paša burtā. Jānis Simonovs, Paisums Jelgavā. Paldies, paldies. Jā, dizainam ir nozīme. Jā, kaujas krāsām jābūt. Un saspringtā, nebaidīšos šī vārda, cīņā 1. vietu. Pirmajā mūsu čempionāta posmā klase RN2000 šeit Jūrmalā izcīnīja, spiežam atkal salūtu pogu Jūrmalā, Vladimirs Fjodorovs, Jūrmala Racing Team. Tas bija iespaidīgi. Un tā, 3 labākie klasē RN2000. Paldies, paldies, tā bija lieliska sacensība. Šoreiz jūs patiešām parūpējāties par sportisko intrigu. Un, acīm redzot, komandas. Jā, pati svarīgākā balva daži uzskatā. Un tā, mēs sāksim ar 3. vietu. Komanda ieskaitē vēl mirkli uzmanības. Ar 356 punktiem 3. vietu šeit Jūrmalas sacensībās izcīnā Jūrmala Racing Team. Pārstāvēt daudz un dažādās kategorijās, sevišķi jaunieši, tā, Jūrmala Racing Team 3. местā в командном зачете. Jā. It kā viņš tur nemaz nebūtu piedalījies. 2. vietā ar 397 punktiem. UPB Energy Liepājā.
Jā, jūs esat daudz. Skaidra lieta, liela komanda. Liela komanda dažādās. Jā, kapteinis ir vajadzīgs tagad. Un tā Liepainieki saņem kausu par 2. vietu komandu ieskaitē. Un tā palikusi tikai 1. vieta. Un ar diezgan traku atrāvienu, proti 508 punktiem. Kā jūs vispār to dabūjāt gatavi? 1. vieta komanda ieskaitēja Memels Bauskā. Aiziet, nebremzē, jau kur dar uz priekšu, kāda ir augšā. Neizkrītiet cauri ekrānam tikai. Nu, lūk tā. Nu, tik tiešām šoreiz arī ne tikai rezultāts, bet arī kvantitāte palīdzēja. Tātad Nordos Talūksnes 6. vietā, 5. vietā Paisums Jelgavā un jaunā Art Racing aizskraukla komanda 4. pozīcijā pamanījās ierindoties šajā sacensībās. Aplausi arī viņiem par piedalīšanos un par centību. Arī labiem rezultātiem šī sezona būs citādi nekā bija iepriekšējā, tā kā mums vēl būs ko redzēt. Domāju, ka spēku samērs ir novērtēts, esam paskatījušies, redzam arī, kurš ir sapircis jaunus motorus, kuram ir jaunas dzenskrūves, kuram ir vēl kaut kādi citi plāni un kuram kura krāsa būs laimīgākā. Un, protams, tradicionālais kliņģers, kas ir pieejams pilnīgi visiem dalībniekiem, arī līdzekļiem, kas ir saglabājuši izturību līdz pat sacensību beigām, kuras ir pulksteni gandrīz 8 vakarā. Mēs esam beidzot finišējuši. Paldies jums, paldies Jūrmalai, un mēs tiksimies pavisam drīz, manuprāt, 4. vai 5. jūlijā Jelgavā.